Esat sveicināti Autokrāsas LV mājaslapā. Mans vārds ir Armands. Šajā video es īsumā pastāstīšu par dažādu veidu gruntsmateriāliem, kurus izmanto auto virsbūvju remontdarbos, kā arī uz citām virsmām, ja runa ir par tīra dzelzs, alumīnija, galvanizētajiem pārklājumiem, plastmasām, špaktelēm vai noslīpētām virsmām. Kas tad ir grunts un kāpēc tā ir nepieciešama? Gruntskārta – tā ir obligāta sastāvdaļa pirms krāsas uzklāšanas. Nav pieļaujams krāsot uz tīra metāla, plastmasas vai noslīpētas špakteles. Gruntskārtā ir 3 galvenie uzdevumi. Pirmkārt, nodrošināt krāsojumu saķeri, adhēziju ar virsmu. Otrkārt, pastiprināt krāsojumu mehānisko noturību. Grunts darbojas kā amortizējošs slānis. Un treškārt, aizpildīt nelielas švīkas, poras vai neliedzenums, kas radušies virsmas slīpēšanā, kā arī aizsargāt krāsojumu virsmu, pašu metālu pret koroziju. Grunts var nosacīt iedalīt 2 lielās grupās – primārās gruntis un pildošās gruntis, jeb, kā pieņems saukt, primeri vai filleri. Katrai no šīm grupām ir atsevišķi uzdevumi, un visbiežāk tās tiek lietotas kā vienas sistēmas atsevišķas sastāvdaļas. Primārās gruntis – tas ir materiāls, kuru pirmo uzklāj uz tīra, metāla vai plastmasas virsmas. Pirms tam, protams, rūpīgi attaukojot, noslīpējot un nomatējot. Pamat uzdevums primārai gruntī ir nodrošināt secīgi nākamo uzklāto kārtu, labas saķeres īpašības ar virsmu. Metāla gadījumā primārā grunts arī nodrošina pretkorozijas aizsardzības īpašības. Biežāk primārās grunts ir vienkomponenta, tas ir bez aktivātora vai cietinātāja. Tās tiek uzklātas plānās kārtās, 1 līdz 2, ar kārtas kopējo biezumu 10–15 mikroni. Un, attiecīgi, bez starpslīpēšanas tiek pārklāts jau ar nākamo materiālu, kas visbiežāk ir pildošā grunts. Kā izņēmums ir jāpiemina 2 komponentu primārā kodinošā grunts, jeb skābā grunts, kuras sastāvā ir ortofosforu skābe, un 2 komponentu epoksīdu grunts, kuru var tikt izmantoti gan kā primārā grunts, gan kā pildošā grunts vienlaicīgi. Tagad par otro grupu, par pildošajām gruntiem jeb filleriem. Tātad tas ir materiāls, kuru uzklāj uz primārās grunts vai noslīpētas špakteles un vecā krāsojuma. Pamat uzdevums šim materiālām ir virsmas izlīdzinošās un triecienu amortizējošās funkcijas. Pildošo grunti uzklāj vairākās kārtās, kur kopējais kārtas biezums var sasniegt līdz pat 300 mikroniem. Un pēc nocietēšanas grunts tiek slīpēta. Pildošā grunts aizpilda špakteles, mikroporus un slīppapīra atstātās švīkas, izlīdzinot sīkus virsmas defektus. Pēc galīgās slīpēšanas tiek panākts ideāli gluda virsma krāsas uzklāšanai, kas turklāt sīku triecienu gadījumā amortizē krāsojumu, pasargājot to no atšķelšanās. Labākai krāsas redzamībai pildošo grunti var ietonēt ar pigmentu vai speciālu melnu toneri. Atsevišķs grunts paveids ir tā saucamās slapšu slapju gruntis, kuras galvenokārt izmanto jaunu, rūpnieciski gruntētu detaļu krāsošanai. Šīs grunts tipa priekšrocība ir kopējais krāsošanas procesa ātrums, jo krāsas tiek uzklātas uz pusnožāvēts grunts bez starpžāvēšanas. Kā trūkums jāmin ir grunts pildošās īpašības ir zemāks kā tradicionālajai pildošai gruntī, un nepieciešami labi darba apstākļi, vēlams krāsošanas kamera. Strādājot ar fleksiblām plasmas detaļām, pildošās grunts darba maisījumam nepieciešams pievienot elastificējošo piedevu. Šeit kā piemērs ir salikti mipas gruntsmateriāli, gan primārās gruntis, gan pildošās. Kā pirmo es vēlētos pieminēt aktīvu primeru. Tā ir primārā kodinošā vai, kā pieņems teikt, skābā grunts, kuru uzklāj uz tīra, metāla vai alumīnija.
Pateicoties tā divkomponentu sastāvam un skābes cietinātājam, šis materiāls nodrošina lieliskas saķeres īpašības ar virsmām un teicamu metāla pretkorozijas aizsardzību. Kvalitatīvu krāsojumu sistēmas neatņemama sastāvdaļa, īpaši uz alumīnija. Šo grunti sajauc ar cietinātāju attiecībā 2:1. Uzklāja ar krāsošanas pistoli, kuras dīzes izmērs ir 1,3 līdz 1,5 mm, uz noslīpētas un attaukotas virsmas, lietojot abrazīvu P280. Grunti uzklāja vienā vai divās plānās caurspīdīgās kārtās. Pēc 30 minūtēm pie 20 grādiem bez starpslīpēšanas pārklāja ar pildošo grunti. Uz aktīvu primeru nav pieļaujams uzklāt poliesteru špakteles, un to ieteicams ir pārklāt ar pildošo grunti nevēlāk kā 8 stundu laikā. Divkomponentu epoksīdu pildošā grunts atšķirās ar neitrālām ķīmiskās iedarbības īpašībām uz pārklājamo virsmu, kas ļauj šo materiālu izmantot kā izolatoru, jeb izolējošo starpkārtu nestabilām un problemātiskām virsmām. Epoksīda gruntī ir spēcīgas antikorozijas īpašības, lieliska saķere ar dažādu veidu virsmām, augsta mehāniskā un ķīmiskā noturība. Pateicoties materiāla lieliskajām saķeres īpašībām un elastībai, tā īpaši piemērot uzklāšanai uz tīra dzelzs, alumīnija, stikla šķiedras, pulverkrāsu pārklājumu virsmu gruntēšanai. Uz epoksīda grunts var špaktelēt poliesteru materiālus. Šo materiālu īpaši iecienījuši autorestaurātori, kuru to izmanto kā primāro materiālu uz lielām tīra metāla virsmām, piemēram, auto virsbūve pēc smilšu strūklošanas. Epoksīda grunts sajauc ar epoksīda cietinātāju attiecībā 2:1 un pēc nepieciešamības pievieno epoksīdu šķīdinātāju. Uzklāja ar krāsošanas pistoli dīzes izmērs 1,416 uz noslīpētas un attaukotas virsmas, izmantojot abrazīvu P220, P320. Grunti uzklāja vienā kārtā slapšu slapja, ja to izmanto tikai kā saķeres grunti, vai divās kārtās, ja to izmanto kā standarta aizpildošo grunti, vai trijās kārtās, ja to izmanto kā augsti pildošo grunti. Pilnīgs nožūšanas laiks pie 20 grādiem ir 12–14 stundas. Pēc tam epoksīda grunti var slīpēt un uzklāt visa veida krāsas un špakteles. Akrilfiller 4+1 HS ir divkomponentu ātri zūstoša, augsti pildošā grunts auto virsbūve remonta darbiem. Paredzēt uzklāšanai uz primārās grunts vai iepriekš apstrādātām virsmām, piemēram, noslīpēts vecais krāsojums vai špaktelētās vietas. Šai gruntī, varējot ar pievienotā šķīdinātāja daudzumu no 0 līdz 20%, var attiecīgi panākt grunts īpašības augsti pildošās līdz 300 mikroniem vai slapšu slapja uzklāšanas. Grunts darba maisījumu sagatavo pievienojot akrilu cietinātāju attiecībā 4:1. Tas ir 1 litram gruntī pievieno 250 ml cietinātāju. Kārtīgi izmaisa. Atkarībā no pielietojuma mērķa papildus atšķaida ar divkomponentu akrilu šķīdinātāju, kā jau iepriekš minēju, no 0 līdz 20%. Grunti uzklāja ar tradicionālo vai HVLP, LVLP sistēmas krāsošanas pistoli. Dīzes izmērs 1,4 līdz 1,6 mm. Grunti uzklāja 2 līdz 3 kārtās ar starpžāvēšanas laiku starp kārtām vismaz 15 minūtes. Starpžāvēšanas laiku 15 minūtes pie 20 grādiem ir būtiski ievērot, jo šīs grunts virsslānis apraujas ātri, īpaši izmantojot ātro cietinātāju MIPA H5. Nepietiekami izžāvēts grunts starpslāņi var izraisīt pārklājumu, tā saukto burbuļošanu. Ar pareizu uzklāšanas tehniku ir panākams vienmērīgs kluds gruntējums, kas ievērojami samazina slīpēšanu. Tāpat arī neuzklāt pie gaisa temperatūras mazākas par 10 grādiem vai relatīvā gaisa mitruma vairāk par 75%. Aktivizēts grunts izmantošanas laiks pie 20 grādiem ir 3 stundas. Grunts žūšanas laiks
pie 20 grādiem 3 līdz 5 stundas, pie 60 grādiem 30 līdz 40 minūtes. Žūšanas laiks ir tieši atkarīgs no uzklāto kārtu biezuma. Slīpēšana. Slīpēt pēc pilnīgas nožūšanas ar ūdens izturīgo slīppapīru P600 līdz P800. Slīpējot sausi ar slīpmašīnu, izmanto abrazīvu P320. Pirms krāsas uzklāšanas noslīpēto grunti atauko ar silikona atauku. 1K plastika primer. Tā ir vienkomponents speciālā saķeres grunts plastmasas virsmām. Nodrošina adhēziju pirms tālākas gruntēšanas un krāsošanas. Produkts ir ekonomisks uzklāšanā un gatavs izmantošanai tieši no iepakojuma. Ātri žūst, pēc 10 minūtēm var tikt pārklāts ar nākošo produktu, kas visbiežāk ir vai nu pildošā grunts vai krāsa. Labākā uzklātā materiāla vizuālajai kontrolē produkts ir iekrāsots viegli sudarbotā tonī. Pirms uzklāšanas plastmasu grunts nav papildus jāatšķaida vai jāaktivizē, tā ir izmantojama tieši uzklājot ar krāsošanas pistoli, dīzes izmērs 1,3–1,4 mm. Uzklāja vienā plānā kārtā ar biezumu 3 līdz 5 mikronu. Būtiska lieta plasmasas detaļu krāsošanā ir pašas detaļas virsmas rūpīga attīrīšana un attaukošana pirms grunts uzklāšanas. Jaunas un negruntētas plasmasas detaļas attīrīšanai ieteicams to izkarsēt 60 minūtes pie 60 grādiem gaisa temperatūras ar mērķi izsviedrēt presformu atstātos mērvielu no plasmasas dziļākajiem slāņiem. Pēc tam rūpīgi attaukot ar speciālu plasmasas tīrītāju MIPA Kunststoffreiniger, izmantojot abrazīvo materiālu, piemēram Mirlon Ultrafine. Attaukotājiem ļaut pilnībā iztvaikot 12 stundas pie 20 grādiem vai 30 līdz 40 minūtes pie 60 grādiem. Tad noslīpēt ar abrazīvu P400 līdz P500 un pirms gruntēšanas vēlreiz attaukot. Plastic Cleaner ir attīrītājs plastmasām. Speciāli izstrādāts jaunu plasmas detaļu attīrīšanai, attaukošanai ar antistatisku efektu. Novērš atkārtot elektrostatiskā lādiņu veidošanos, tādējādi novēršot putekļu pievilkšanu, krāsojot plasmasu detaļas. Produktu uzklāja ar 2 neplūksnājošu materiālu salvetēm, samitrinot vienu, uzklājot uz virsmas un ar otru tīru salveti virsmu noslaukot. Ļaut attīrītājam vismaz 10 minūtes brīvi iztvaikot. Uz noslīpētām līdz tīram metālam virsmām, vietās, kur neizdodas pilnībā izņemt rūsas krāterus, vispirms ir ieteicams lietot rūsas iekonservētāju MIPA Corrosion Sealer. Šis produkts darbojas kā mitruma izspiedējs un izolators. Ķīmiskās reakcijas rezultātā izvelkot mitrumu no dziļākajiem rūsas slāņiem un iekonservējot virsmu ar poliuretānu plēvīti, tādējādi apstādinot tālāku metāla korozijas procesu. Apstrādātās virsmas pēc nožūšanas ir turpmāk piemērotas špaktelēšanai, gruntēšanai un krāsas uzklāšanai. Produkts ir gatavs lietošanai tieši no buņģas, uzklāja ar otiņu vai krāsošanas pistoli. Žūšanas laiks pie 20 grādiem ir 1 stunda. Paldies, ka noskatījāties šo video. Ja jums radušies jautājumi vai komentāri par apskatīto tēmu, lūdzu rakstiet autokrāsas.lv mājaslapas sadaļā jautāt ekspertiem vai arī uz e-pastu armands@autokrasas.lv. Tāpat, ja jums šajā video iegūtā informācija bija noderīga, klikšķiniet uz YouTube ikonas like, vai arī, ja tieši pretēji, tad dislike. Uz redzēšanos nākamajos autokrāsas LV video apskatos.